Bļāviens ir gaišs. Man visi senči un radi un arī draugi ir čigānu nogāles, un mums ir rituāls. Katras lieldienas mēs ēdam viltoto ezi. Es jums parādīšu, kā viņu uztaisīt. Tas ir vieglāk, nebaidieties. Jūs varēsiet, tur nav ne ilgi, ne sarežģīti. Tātad katlā lejam apmēram 2-3 litrus ūdens, atkarīgs no katla. Un šeit ir uzmanīgi. Ūdens jāliek uz lēnas uguns sautēties. Pielieciet diezgan daudz sāli. Sāls īsti par daudz nevar būt, vienkārši pēc tam nebūs garšīgi. Kad ūdens burbuļo, ņemam pelmeņus, vislabākos, ko jūs varat atrast. Manā gadījumā pelmeņu ziemeļu. Vāram apmēram 13 minūtes, lai viņi nav tā kā pelmeņi al dente vai pelmeņi ar kraukšķīti, bet lai viņi ir mīksti. Un nokāšam mazās laimītes duršlakā. Šajā brīdī pareizi ir pagaidīt apmēram 12 minūtes, lai padziest. Nākošais solis. Ņemam pelmeņus un pārliekam traukā. Tajā brīdī, kad mēs viņus liekam, ir jāpaskatās, konsistencei ir jābūt tā kā, pažuvis rosols apmēram, kā lieldienās. Un šis arī ir īstais brīdis noskaidrot, vai pelmeņi ir pilnībā gatavi. Skaņai jābūt apmēram šādai. Un tālākais process jūs nepārsteigs. Tas ir tieši tāpatās, kā jūs katreiz mājās darat ar pelmeņiem. Tātad ņemam rokas blenderi un kārtīgi blendējam, kamēr iegūstam viendabīgu masu. No trokšņa nevajag baidīties, troksnis ir draugs. Nākošais solis ir nedaudz komplicētāks, bet sanāks. Vienkārši seko instrukcijām. Tātad ņemam vistas kāju, un viens no uzdevumiem ir dabūt nost ādu. Kā redzat, tas ir ļoti vienkārši, bet vistas kāja ir vajadzīga tāda, kas ar visu šķīņķi, protams. Un uzmanīgi šo te ādu atvirzam prom no gaļas. Te kaut kāda ķeza. Tie, kas strādā zivsaimniecībā, viņi šo procesu zinās, tas jau parastais. Tā, tagad, kad viste ir nodīrāta un izskatās šādi, ir nepieciešams atdalīt visu vistas kāju, jo mums jau būs viltotais ezis, nevis viltotā vista. Un attapīgākie noteikti jau saprot, ko mēs darīsim tālāk. Griežam vistas ādu uz otru pusi. Un šis ir tas brīdis, kad mēs izmantosim mūsu vīgo un foršo šo te eža pildījumu. Nevajag nekādā gadījumā kautrēties ar to pildījumu, jo vairāk viņš būs, jo garšīgāk. Es laikam esmu viņu nedaudz par daudz sagatavojis, bet tas taču nekas. Mums jau ciemā to ēdāja daudz. Mēģinam iestumt tur līdz galam, lai tā forma veidojas tāda smuka, lai šis ir tāds saturīgs. Taisam ciet, piesadzot visas ļerpatas. Man nesanāk visam ietilpt kamerā, tāpēc es darīšu šādi. Tad kādēļ šo uzskatīja par pareizāko pildīto ezi visi Durbes zemūdeņu čigāni? Tāpēc, kā onkologi saka, tie paši vēži tikai citā kulītē. Tu ņem šo te ādiņu, lai nostiprinātu, un caurdur ar zobu bakstāmajiem. Senos laikos viņi lietoja metāla zobu bakstāmos. Durt vajag pārliecinoši un strauji. Tu vienkārši paņem un triec cauri, lai tā ādiņa turās. Jo tu jau negribi, lai vistas labums iznāk ārā. Pasties, kāds joks sanāca, vistas labums. Lūk, skaties kāds. Un tas arī ir noslēpums, kādēļ šajā receptē šo te negatavo ar aizvērumu uz leju, bet uz augšu. Nākošais solis, lai tas viss forši pagatavojas. Liekam mūsu mākslīgo ezi traukā. Un šobrīd mums vajadzēs nedaudz eļļas. Un tad ar speciālo tādu Ikeas, es nezināju, ka man tāds ir, var šitā te, lai viņš viss ir tāds, bišķiņ taukains, jo
Ziniet, kā ezis jau ir nenormāli trakns, savukārt šīs te vistas šķiņķis, viņš ir diezgan liesas, un tāpēc viņam vajag palīdzēt, un tā arī jūs iegūsiet šo te ezim raksturīgo kraukšķīti. Nākošais solis – pārvietojam ezi cepamtraukā. Jūs varat izmantot gāzes plīti, mikroviļņu krāsni, jebkas darēs. Galvenais, lai viņš tāds kraukšķīgs un brūns. Es izmantoju šobrīd šos populāros gaisa katlus, tādēļ, ka arī kādreiz senos laikos, kad šie te durbē gatavoja, viņi izmantoja tādus gaisa katlus, kas bija integrēti skurstenī. Un tagad liekam ezi gaisa katlā. Rekur ir redzams sēnes režīms, tātad 180 grādi, 23 minūtes. Lūk, kāds skaistums. Hamelis suneli man nav, tāpēc es izmantošu majonēzi, un tas ir lieldienu viltotais ezis. Ezi pasniedz ar gāzētu ūdeni, un ja ir, tad ar jupī ķeramies klāt. Sāksim ar purniņu. Paldies, ka skatījāties, un daudz laimes, un